Te ir versija, ka mākslīgais intelekts varētu lemt, es vienkāršoju drusku, procesos par zādzību, par krāpšanos, un es vienkārši procesos, bet attiecībā saistībā ar personām, kas ir apsūdzētas par krāpšanos, par piesavināšanos nelielā apmērā, par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu ietekmē un par izvairīšanos no tiesas nolēmumu pildīšanas. Es tā gribētu precizējumu praksē, kā mēs tagad darīsim. Reku apsūdzētais, paņemam datoru, risina, ko ar viņu darīt tālāk. Jā, bet mēs no tā neizbeigsim. Pirmkārt, tas, kad... Tiešām jūs tā domājat, ka reku lieta izlasi un pieņem lēmumu? Nē, bet tas ir tā, ka šeit ir svarīgākais ievadīt informāciju šajā sistēmā. Un, protams, kad šajā sistēmā arī ir iepriekšējie lēmumi ievadīti un vispārējais, viņš paņem kopīgo praksi, paņem personību un tā tālāk. Tas ir diskusijas jautājums, ka šo mākslīgo intelektu varētu ielikt šajās vienkāršajās lietās, kur prokuratūra diezgan daudz resursus pavada. Un tagad Stukāna kungs ir izveidojis to sistēmu, ka 48 stundu laikā ceļam apsūdzījumu tālāk. To varētu darīt mākslīgais intelekts, bet tas tik un tā paliek kontrole tiesu varai, kad mākslīgais intelekts sataisa izveido šo lēmumu, un šī kontrole aiziet uz tiesnesim, kurš pārbauda šo faktoloģiju un tad apstiprina šo lēmumu. Lasot to koncepciju, es vienkārši gaidīju, ka tālāk sekos, no kā mēs mācamies ar šādu ideju. Un jūs rakstat, piemēram, Igaunijā, Jā. Un tālāk ir teksts laulības šķir mākslīgais intelekts. Pagaid, apsūdzību un laulības šķiršana nav viens un tas pats. Kāpēc? Es domāju, ka laulības šķiršana vēl traģiskāk ir. Tur ir iesaistīti bērni, tur ir iesaistītas tomēr attiecības, kas ir vēl sensitīvāk. Precizēsim, lai igauņus neaprunātu. Visas laulības tur nešķir mākslīgais. Es domāju, ka es neiegāju šajā rakstā, bet es pārlasīju un sapratu, kāpēc ne? Kāpēc mēs nevaram ieviest?